Sveicināti! Mēs atgriežamies jaunatnes jauniešu mediju konferencē un mazliet neierastāk tagad ir pārslēgties atpakaļ uz latviešu valodu, bet mums pievienojās TVNet skatītājs, sveiciens arī jums. Arī tiem, kas tikko ir pieslēgušies konferencē, es vēlreiz atgādinu, ka visas tās runas, prezentācijas un pieredzes apmaiņas stāsti, kas līdz šim ir bijuši gan šodien, gan vakar, tad būs apskatāmi un jau daļa ir redzami Young Media Sharks YouTube lapā, bet konferencē arī konferences programmai varat youngmediasharks.eu mājaslapā sekot līdzi, tā kā tur tas viss ir iekšā. Mūsu programmā nākamā lieta ir diskusija arī par ļoti svarīgu tēmu, par izaicinājumiem jauniešu mediju jomā šeit Latvijā, un, protams, ne tikai ir izaicinājumi, bet arī perspektīvas, jo, kā mēs no rīta dzirdējām, tad vismaz tādā Eiropas Savienības līmenī ir ļoti daudz programmas, ļoti daudz iniciatīvas, arī Dats Melbārds pat minēja par 2 miljonu programmu, kas ir speciāli šiem te mēdījiem, un tā kā mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, tad tas viss attiecās arī uz mums. Bet, protams, arī šeit pie mums daudzas lietas notiek, un šo diskusiju tad moderēs Elīna Pinto, viņa ir biedrību ESI LV un Europeans Throughout the World valdes locekle. Piedalās arī Randa Ķeņģe no Izglītības un zinātnes ministrijas. Kristers Pļešakovs šeit būs arī klātienē, viņš pārstāv kultūras ministrijas mediju politiku. Mums pieslēdzas arī Andris Šuvājevs, pētnieks un TVNet. Kas lūdzu? Finanšu žurnālists no TVNet un Ilona Bičevska, protams, šīs konferences organizētāja un arī Avantis dibinātāja Young Media Sharks dibinātāja, kurā ir ļoti liela pieredze tieši saistībā ar visiem šiem te izaicinājumiem un arī perspektīvām, kas ir jauniešu mediju jomā Latvijā. Tā kā, Elīna, es tev, redzu tevi, tad dodu vārdu tev un lai jums ļoti veiksmīga diskusija. Es atgriezīšos ar jautājumiem, kas būs no auditorijas diskusijas beigās. Elīna nedzird. Visiem, kas mūs skatās, un īpaši jau jaunajiem mediju profesionāļiem. Mani sauc Elīna Pinto, un es šodien no Berlīnas vadīšu šo sarunu. Šis rīts jau pagāja Eiropas zīmē, jo mēs zinām tomēr, ka jauniešiem un medijiem robežu nav, bet no šajā sarunā es gribētu Eiropas centrā nolikt tieši Latviju un Latvijas jauniešus un medijus. Man ir ļoti liels prieks, ka sarunā piedalīsies 4 spēcīgi profesionāļi. Ilona, kas mums varēs pārstāvēt vairāk jauniešu organizāciju un jauno mediju profesionāļu skatu punktu. Andris, kā nozares profesionāls un arī pētnieks sociālo-ekonomiskajos jautājumos antropoloģijā. Randa, kas ir par jaunatnes politiku atbildīgais cilvēks Izglītības un zinātnes ministrijā. Un Kristers, kas ir atbildīgs par mēdīju politiku kultūras ministrijā. Un jūsu katra skatpunkts un pieredze, man liekas, būs ļoti vērtīgs šeit sarunā. Paldies, ka esat ar mums. Tātad, kā jau es minēju, tad līdz šim konferencē jau vakar un šorīt mēs dzirdējām gan jauniešu pieredzes stāstus, gan pētījumu atziņas, gan praktiķu analīzi un informāciju par iespējām Eiropas līmenī. Bet tagad, atgriežoties Latvijā, tepat uz vietas un ar tādu praktisku skatu, es šajā stundā gribēju uzdot tādu lielo jautājumu, kā mēs katrs un kopā mēs varam gādāt, lai jauniešus turpmāk tā noturīgi un saturīgi iesaistītu Latvijas mēdīju telpā. Un kādi ir tie risinājumi, varbūt kādi esoši vai iespējams jauni politikas un prakses rīki tam būtu vajadzīgi. Un vispirms, lai mēs šo jautājumu no visām pusēm apskatītu un beigās nonāktu pie reāliem tādiem priekšlikumiem un risinājumiem, es gribēju dot vārdu Ilonai kā pirmajai. Vai tu varētu no jauniešu skatu punkta izcelt tos galvenos izaicinājumus, ko rāda tava pieredze ar Young Media Sharks un arī šajā konferencē? Proti, kas ir tās lietas, kur mums jāvar labāk? Labrīt, man dzird?
Paldies! Paldies, Elīna, paldies visiem, kas piedalījās vakardien un šodien arī šajā diskusijā. Mūsu konferences notiek tādā ļoti interesantā laikā, un mēs nevaram arī norobežoties no tā, kas notiek ārpus šī spīķera. Mēs atrodamies īstenībā centrāla tirgus pašā vidū šo konferenci. Kādi ir izaicinājumi un vispār, man liekas, sabiedrībai un mēdījiem šobrīd Latvijā? Vajadzētu padomāt par nākotni vispār un varbūt tā kā padomāt par informācijas telpu, kā, teiksim tā, ģimenes pavārdu, kur mums tur jākurina, lai viņš ilgtermiņā mūs sildītu, nevis visu laiku varbūt jāpielej eļļu uguns, lai viņš turpinātu degt īstermiņā. Un šobrīd es ļoti arī priecīga lasīju vakardien ļoti drosmīgs izteikums arī no mēdīju veidotājiem par politikas kaut kādiem finanšu mehānismiem, kur apvienojās profesionāļi kopīgā viedoklī, arī ārsti. Un mēs esam jāapzinās tas, ka mēs pieaugušie esam paraugs jauniešiem, kā vispār izturēties, kā komunicēt, kā cienīt viens otru viedokli un kā uzklausīt viens otru un meklēt risinājumus, kas ir vērsti uz labāku Latvijas izaugsmi. Un jaunieši no mums mācās, un mums būtu jābūt tam labam piemēram, kā mūsu Latvijas ģimenei uzklausīt dažādas viedokļus, meklēt patiesību, jo kā vakar mēs noskaidrojām diskusiju angļu valodā, patiesība kļūst par ļoti lielu trendu, un ir ļoti grūti būt patiesam in a world, kā mums pateica, it's very hard to be truth in a world of fakes. Tas man bija vakardien, ko es paņēmu no konferences, un arī tas, ko mēdīju pratībā mums pastāstīja droši internetu pārstāvi. Tā meistarklās jānoklausās īstenībā visiem pieaugušiem arī. Tas, ka mēs sēžam telefonos un visu laiku reaģējam sociālos tīklos, tas nav mūsu vainas dēļ īstenībā, jo tie rīki ir veidoti tā, ka tur strādā psihologi, speciālisti, tur ļoti liels intelektuālais resurss, darba resurss, lai uzturētu cilvēkus pie tiem sociāliem tīkliem. Un mums jārada visas iespējas, lai radītu kaut kādas līdzīgas platformas, lai būtu tas saturs, kas ir nepieciešams Latvijas cilvēkiem, mūsu informācijas telpas nosargāšanai, lai viņš arī izmantotu tās pašas instrumentus, ko izmanto tās komerciālās platformas. Tas ir viens. Un es tālāk arī varbūt pateikšu par jauniešiem. Īpaši ir ļoti oriģināli, jaudīgi, spējīgi, operatīvi jaunieši, un viņiem trūkst iespēju realizēt savas idejas ilgtermiņā. Par to ir jādomā, kā jauniešus ieintegrēt sabiedriskajos mēdījos un kā pie lēmumu pieņemšanas sabiedriskajos mēdījos var būt arī gados jauni cilvēki ar mūsdienu domāšanu un var pieņemt drosmīgus lēmumus jauniem formātiem, kas spētu ātri reaģēt uz esošo situāciju un uzrunāt pēc iespējas lielāku auditorijas skaitu. Tāds mans pārdoms par vakardienu, ko es paņēmu. Jā, paldies, Ilona. Te jau pavērās diezgan plašas šās tēmas, bet es gribēju, pirms mēs ķeramies klāt katram no tiem iezīmētiem jautājumiem tuvāk klāt, man ļoti interesē Andra skatījums uz šo jautājumu par to, kā jaunieši un mēdīji Latvijā iedarbojas. Jo, Andra, tu esi ne tikai mēdīju profesionāls, bet arī plašāk šo sociālo-ekonomisko procesu pētnieks. Un kā tu arī no šī skatu punkta vērtētu to, kā šī jauniešu mediju miedarbība ietekmē mūsu kā sabiedrības spēju tikt galā ar šodienas izaicinājumiem, bet arī iezīmē tādu jēgpilnu un vilinošu nākotnes perspektīvu. Kāpēc mums vajadzētu rīkoties un būt labākiem tajā, kā jaunieši un mediji miedarbojas?
Paldies, Elīna. Ceru, ka man var dzirdēt. Pirmkārt, arī paldies par iespēju piedalīties. Vienmēr esmu priecīgs piedalīties Young Media Sharks pasākumos, ka, manuprāt, vienmēr pilna ar enerģiju un ļoti kompetenti un vienmēr izcili organizēti. Man kaut kā, lai atbildētu uz to jautājumu, ko Elīna uzdod, man patiesībā ir jāsaka mazliet solis atpakaļ un varbūt jāiezīmē tas veids, kurā es sāku domāt par šo jautājumu. Un varbūt patiesībā arī jāpastāst mazliet tas sociāla-ekonomiskais konteksts, kas arī savā ziņā ir tā atbilde uz to, kāpēc mums vispār vajadzētu uztraukties par šo jautājumu. Un apskatot tādu makro skatu attiecībā uz jauniešu situāciju Latvijā, tad neobligāti saistībā ar mēdījiem, bet kopumā ar jauniešiem. Mēs redzam, ka tā situācija viņu var uzzīmēt tādā drūmā kontekstā. Mēs redzam, ka jauniešu bezdarbs ir diezgan liels, šobrīd 13 līdz 15% un konsekventi augstāks nekā vidējais bezdarba līmenis Latvijā kopumā. Un tā ir, protams, tendence, kas atspoguļojas arī citās valstīs. Bet mēs redzam arī, ka aptuveni pusi no jauniešiem saka, ka viņi nevar iegūt darbu, kas viņiem patīk. Ja, tad pat ja jaunieši ir nodarbināti neobligāti veidos un kontekstos, kas viņiem patīk. Mēs redzējām, ka 2014. gadā Latvijā bija augstākais pašnāvības skaits jauniešiem no 15 līdz 19 gadu vecuma. Tas rādītājs ir ievērojams samazinājies kopš tā laika, vismaz 3 reizes, bet tie pēdējie dati mums ir par pirms pandēmijas laiku, tā kā mēs īsti nezinām, kas noticis ar pandēmijas laikā. Mēs zinām, ka Latvija ir līderi mobbingā Eiropas Savienībā, tad attiecībā uz pāri darījumiem, kas notiek skolā. Mēs zinām, ka 4/4 jauniešu ziņo par vientulību, 3/3 nav iespējas saņemt ģimenes un draugu atbalstu, un katrs 5. jaunietis ir pakļauts nabadzības riskam, tad mēs arī varam iztēloties to ģimenes vidi un sociālo kontekstu, kurā jaunieši ir. Un tas, protams, atspoguļo daudz plašāk jau stāstu par Latvijas sociālo-ekonomisko situāciju, bet mēs varam identificēt to, ka jaunieši ir īpaši neaizsargāta grupa, kam tik tiešām kopumā vajadzētu pievērsties. Iefokusējoties varbūt jautājumam uzreiz par tiem mēdījiem, tas, ko uzreiz mēs varam identificēt, un iespējams ministrija pārstāvji var man labot, jo es tās varbūt detaļas tik precīzi nezinu, bet mēs redzam to, ka mums ir jaunatnes politika, mums ir tāds pasākumu kopums, kur mēs identificējam šādā veidā, mēs redzam, ka mums ir mēdīju politika, bet tad jautājums ir, vai mums ir jaunatnes mēdīju politika, un kā varbūt šāda konference apliecina, iespējams, ka mums ir nepieciešamība veidot atsevišķu pasākumu kopumu, politiku, kas būtu mērķēta tikai uz jauniešu mēdīju kā tādu. Un tad jautājums par to, kāpēc varbūt ne tikai iespējams, ka šīs visas sociāla-ekonomiskās problēmas mēs varam risināt arī citos veidos, bet iespējams šāda jauniešu mēdīju politika ir viens no veidiem, kas varētu būt jau ļoti konkrēti iefokusēties uz tām problēmām, ko es minēju. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs arī vakardien diezgan daudz runājām par šo sociālo mēdīju ietekmi uz jauniešiem. Bet jāsaprot, ka tas vektors jau ir pretējs arī tikpat lielā mērā. Jaunieši ietekmē mēdījus. Jaunieši ir kļuvuši par mēdījiem, ne tikai caur saviem telefoniem, bet kopumā, kā viņi uztver dzīvi. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem lielākajiem politiskiem izaicinājumiem, ka ik viens jaunietis savā ziņā kļūst par proaktīvu datu veidotāju un informācijas nesēju. Un tas, protams, ir izaicinājums, kur ļoti grūti aptvert un regulēt. Bet savā ziņā mēs nevaram izvairīties no šī jautājuma par jauniešu mēdīju politiku. Viņš jau ir sevi pieteicis. Un tagad jautājums, protams, ir par to, kā mēs viņu varam valstiski ierāmēt un regulēt. Otrām kārtām tas ir jautājums par pilsonisko sabiedrību plašāk. Es pašam man esot bijušam daļai no jauniešu organizācijas. Tas ir jautājums tik tiešām daudz fundamentālāks. Tas ir par to, kāda veida valstiski pasākumi eksistē, lai jaunieši piekļūtu šeit neformālajai izglītībai, spējai attīstīt viedokļus, veidot aktīvus, kritiskus skatpunktus, iemācīties, veidot projektus, īstenot tos, noslēgt, pētīt, intervēt. Šīs visas neformālās izglītības, vai tā saucamās soft prasmes, ir tikpat lielā mērā būtiskas jauniešiem, un jau bija pirms 10, 15, 20 gadiem, un ir pamats domāt, ka šī nepieciešamība un vajadzība ir tikai pieaugusi pēdējo gadu laikā. Tas trešais punkts, ko es vēlos minēt, un nevēlos aizņemt pārāk laiku un minēt jau tos konkrētos piemērus, konkrētos risinājumus, kas, manuprāt, pastāv, ir arī tāds plašāks filozofiskāks, manuprāt, apcerējums, kas varbūt izriet no maniem pētījumiem arī, ir tas, ka Latvijas sabiedrība kopumā ir tāda klusētāju un tāda kaunpilna sabiedrība. Mums ļoti nepatīk runāt par mūsu problēmām, mums nepatīk runāt par vardarbību, par ekonomisko vardarbību, par mūsu sociāli-materiālajām problēmām. Mēs ļoti individualizējam jebkāda veida kontekstus, kuros mēs saskaramies ar kaut kādām grūtībām. Bet jaunieši jau maina šo, mēs jau šobrīd to redzam.
Un atkal jautājums ir par to, kādā veidā valsts var veidot šādu to juridisko finansiālo infrastruktūru, lai tik tiešām nostiprinātu jauniešu spēju un jauniešu drošību to darīt. Jo skaidrs, ka valstī un sabiedrībai ir pienākums aizsargāt, morāls pienākums aizsargāt jauniešus, kas arī vakardien izskanēja, ko Ilona pieminēja. Un šajā ziņā atkal mums ir tā iespēja kā sabiedrībai identificēt šo, manuprāt, pozitīvo attīstību, ka jaunieši ir gatavi izteikties un runāt un domāt par šo juridisku finansiālo infrastruktūru. Jo viena lieta, tad es mazliet apstāšos vai jaut arī citiem telpu runāt, tas, ko varēju redzēt no dažiem pētījumiem, ir, ka jaunieši ļoti labi zina, ka viņiem pastāv iespējas iesaistīties dažādās pilsoniskās sabiedrību rakstura organizācijās un aktivitātēs, bet viņi to nedara. Mums ir ļoti mazs jauniešu skaits, kas piesaistās NVO, ļoti mazs jauniešu skaits, kas iesaistās jaunatnes organizācijās, lai gan viņi zina par iespējām. Un ja nu ir politisks un akadēmisks izaicinājums, tad tas būtu saprast to, kāpēc tas tā ir. Jo ir skaidrs, ka tā intervencija ir jābūt šajā līmenī. Mēs varam radīt infrastruktūru, bet tas nenozīmē, ka jaunieši automātiski tai pieslēgties. Un šis būtu droši vien viens no tiem jautājumiem, kurus es izvirzītu arī pirms domājot tālāk par kaut kādiem risinājumiem. Iespējams, ka mēs pēc galam arī nesaprotam vienkārši tos iemeslus, kāpēc jaunieši neiesaistās jau šobrīd pietiekami lielā apjomā. Paldies! Jā, Andri, paldies. Ļoti vērtīgi tāda plašāka kontekstuāla apsvēruma un patiesībā ļoti dziļas tās saknes ir, manuprāt, tam, kā mēs saredzam jauniešus mūsu sabiedrībā. Bet pirms varbūt rakt tālāk. Man ļoti interesē arī tā tava tēze par jauniešu mēdīju politiku, jo es arī gatavojoties šai sarunai aizdomājos par to, vai Randa un Kristers līdz šim ir satikušies, jo jaunatnes politika mums ir vienā ministrijā, mēdīju politika otrā, un lai veidotu kaut kādus mērķtiecīgus un apzinātus soļus, satuvinātu šīs abas pasaules, lai veidot tādus jau praktiskus risinājumus, kas jauniešiem dod balsi mūsu mēdīju telpā, ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, kā jūs ikdienā sadarbojaties. Tāpēc pirms jums dot tādu plašāku vārdu, vai jūs esat līdz šim satikušies? Randa, vai jūs ar Kristaru esat tikušies? Jā, labdien visiem. Es teikšu plašāk uzreiz, ka mēs noteikti esam tikušies ar kultūras ministriju, lai runātu par mediju politikas jautājumiem un par jauniešiem un mediju pratību, vai es nepateikšu Krister, vai jūs tas bijis šajās sarunās. Bet tas ir tāds liels zilonis, faktiski, kur viens pieķerās snuķim un viens kāju, un viens astei, un tad mēs mēģinam saprast, vai ne, kā kopā to labākā veidā ievirzīt. Un tāpēc, jā, protams, tādas sarunas ir bijušas gan runājot par mediju pratību formālajā izglītībā, gan neformālajā izglītībā, gan par mediju politiku kopumā Latvijā. Un, Randa, tad mēs dzirdējām par to, ka ir lietas, ko mēs varētu darīt daudz labāk, bet es ticu, ka jau ļoti daudz tiek darīts arī no jaunatnes politikas jomā, lai kaut mazliet uzlabot to Andra raksturoto situāciju par to, kādi ir mūsu jaunieši. Mēs labi redzam, ka ir ārkārtīgi aktīvi, dinamiski, caursitoši jaunieši, kuri ļoti daudz dara sabiedriskajā telpā. Mēs redzam arī to, ka ir milzīga daļa arī apātisku vai neredzamu jauniešu. Un kas ir tie rīki, tās iniciatīvas, ko jūs arī no izglītības ministrijas puses liekat lietā, lai iespējotu arvien vairāk jauniešus paust savu balsi, piedalīties lēmumu pieņemšanā, būt daļai no tā veida, kā mēs risinām šodienas izaicinājumus? Jā, Elīna, paldies par jautājumu. Un tiešām arī Andrim paldies par tām akcentētajām problēmām un sasaisti ar mediju politiku, jo, protams, ka
man no savas puses raugoties, no jaunas politikas viedokļa raugoties, es arī nevaru izdalīt mediju pratību kā kaut kādu vienu absolūti atsevišķu elementu no pārējām politikām, jo tad, kad mēs vienalga Latvijas līmenī vai Eiropas līmenī diskutējam par šī brīža politikas lielajiem izaicinājumiem, tad viņos pastāvīgi un regulāri ienāk mediju pratība gan arī visās tēmās. Un tāpēc es arī gribu pateikt paldies organizatoriem par šo te diskusiju šajā laikā. Man šķiet, šis ir īstais brīdis, kad pastiprināt, pievērst uzmanību jauniešu mediju pratībai, ņemot vērā, ka mēs esam tādu lielu izaicinājumu priekšā, ne tikai sabiedrībā, bet īpaši arī jaunieši, gan izejai no šīs COVID-19 pandēmijas, gan zaļajā un digitālajā pārējā, gan sociālās nevienlīdzības mazināšanā, Elīna, kā jūs tikko arī teicāt, gan līdzdalības un demokrātijas stiprināšanā, un tas, cik veiksmīgi mēs nonāksim pie risinājumiem šajās jomās, ir ļoti cieši saistīts ar to, kā jaunieši gan pārvalda viņiem pieejamo informāciju, kuriem informācijas sniedzējiem viņi uztic, kā viņi plašajā informācijas tirgu atlasa būtisko un sev nepieciešamo savu lēmumu pieņemšanai, un arī tas, protams, kādu saturu viņi rada un izplata. Varētu arī minēt par Eiropas jaunatnes gadu, ko jūs šorīt jau pārunājāt, ka tas arī ir veltīts tam, lai izietu lai mainītu jauniešu šī brīža situāciju, pavērst uz viņu atkal pozitīvām perspektīvām, jo tieši arī jau droši vien arī agrāk konferencē minējāt, ka cik ļoti arī COVID-19 pandēmijas laikā šie daudzie viltu ziņojumi bija viens no iemesliem, kāpēc daudz jauniešu saskārās ar apjukumu un trauksmi, jo viņiem, acīm redzot, vēl ir grūtības saprast, kurš no vēstījumiem ir patiesis, kurš ne, un tad viņi vairāk pakļauti, respektīvi tādam arī psihoemocionālam riskam saskaroties ar šiem vēstījumiem. Un savukārt tam jau tiešām var likt pretim arī to, ko Andris jau akcentēja, kad šeit darbam ar jaunatni ir būtiska nozīme, un to arī apliecināja viens no Eiropas komisijas pasūtītiem pētījumiem šajā laikā, runāja par jaunatnes projektiem, ka 60% jaunieši atzina, ka tieši darbs ar jaunatni viņiem šajā COVID-19 pandēmijas laikā palīdzēja atzīt viltu ziņas un tikt galā ar tām, ar šo te informāciju. Tātad taisnība tam, ko jūs sakat, ka kopumā darbs ar jaunatni, tas, kā mēs viņus atbalstam, tam ir būtiska nozīme arī tam, kā viņi norentējas informācijā. Un, protams, ka Latvijā pastāv darba ar jaunatni struktūras, un daļai tās ir balstītas pašvaldībās. Mēs arī esam ceļā uz to, ka darbs ar jaunatni, sākot ar jauno pašvaldību likumu, būs šī pašvaldība autonomā funkcija, tāpēc ir ļoti liela nozīme tam, ka mums jau ir diezgan stabils jaunatnes darbinieku tīkls, jaunas lietas speciālistu tīkls, praktiski gan arī visās pašvaldībās šie speciālisti ir arī jauniešu centru tīkls. Protams, te jautājums, cik viņi varēja būt atvērti COVID-19 pandēmijas laikā, bet lielākoties kaut vai virtuāli vai ārā dažādas aktivitātes arī šajā laikā ir notikušas. Un bez tam, protams, pastāv arī Andra minētās jaunatnes organizācijas, kas noteikti ir, pilnīgi piekrītu, joprojām stiprināms elements Latvijā, ko laikam jāatzīst, ka jau ne pirmā, bet šī te ekonomiskā krīze, diemžēl, ievies korekcijas tajā, cik daudzas organizācijas tika tai pāri, un mēs kaut kādā ziņā joprojām neesam, manuprāt, atguvušies pēc tās nevalstiskajā sektorā, jaunatnes sektorā, un tikai tagad var manīt, ka nāk atkal tādi jaunie tīģeri jaunatnes jomā, jaunas organizācijas ar jaunu iedvesmu, ar jaunu uzrāvienu. Un starp citu, dažas no tām tieši šajā attālinātā darba laikā ir kļuvušas spēcīgākas, jo tādā veidā viņi saprata, ka caur digitālām aktivitātēm viņi, teiksim, spēj sasniegt patiesībā lielāku jauniešu skaitu Latvijā. Un tad attiecībā, protams, ka mēs gan no ministrijas puses, no valsts ar jaunas politikas valsts budžeta programmu, gan sniedzam atbalstu jaunatnes organizācijām, arī viņu pamatdarbībai, jauniešu iesaistē jauniešu organizācijās. Es nevarētu teikt, ka šis pieprasījums ir liels. Es teiktu, ka mēs varam atbalstīt visus, kas viņu arī ir pieprasījis, tātad tās organizācijas, kuras ir gatavas
reģistrēt sevi kā jaunatnes organizācijas, tad, kur līdzdalības mehānismos arī ir jaunieši. Viņas praktiski visas arī, kuras ir gribējuši šo atbalstu, ir varējuši saņemt. Un arī šogad arī reaģējot uz jauniešu izaicinājumiem, arī ir kopumā palielināts jaunas politikas valsts programmas budžets, principā, kā saka, par 130%, bet tas ļaus mums arī ņemt kaut kādas jaunas darbības virziens un prioritāri tas, kur mēs arī šo finansējumu šobrīd investējam, ir tieši jaunieši ar ierobežotām iespējām atbalstam, kas jau ir jūs minētās dažādas riska grupas, gan dēļ sociālās nevienlīdzības, gan arī dēļ, piemēram, etniskās minoritātes vai jaunieši ar veselības problēmām tā tālāk, tad, lai sniegtu īpašu atbalstu šiem jauniešiem, lai veicinātu tieši šo specifisko grupu iesaisti līdzdalības mehānismos, iesaisti darba ar jaunatni aktivitātēs. Un kā otrs rīcības virziens šim te atbalstam ir arī starp citu, tieši mediju pratība un informācijas kanāla stiprināšana, lai jaunieši paši varētu radīt informāciju, arī izplatīt informāciju un arī prast rīkoties ar informāciju. Tā kā šie te divi mums jau arī redzeslokā ienākušie jautājumi, uz kuriem mēs arī esam gatavi pastiprināt vērst atbalstu. Tas nav vienīgais, bet tas varbūt galvenais, ko es šai brīdī varu akcentēt, lai atkal par garu neaizrunātos. Jā, paldies, Randa. Krister, savukārt no mēdīju politikas puses, cik lielā mērā jaunieši vispār ir uz kartes tādos, politikas risinājumos mēdīju jomā, jo skatoties, piemēram, uz mēdīju atbalsta fondu vai, mēdīju politikas konsultatīvā padomē, tur no jauniešiem tā nesmakas īsti. Un vai tas ir netīšām, vai ir kādi citi rīki, kā tiek domāts tieši par jauniešiem tādas nozīmīgākas lomas došanu mūsu informācijas telpas un mēdīju satura veidošanā? Nu jā, tātad līdz šim tas mūsu uzsvars jauniešu kontekstā ir bijis saistīts ar mēdīju pratības veicināšanu šajā sabiedrības grupā. Mēs vispār skatāmies uz visu sabiedrību kopumā, bet liels akcents mums līdz šim bijis ir tieši uz jauniešu auditoriju. Tā ir viena lieta, bet tur es varbūt detaļās vairāk neiešu. Tur jau no izglītības ministrijas puses diezgan jau par mediju pratības jomu pastāstīja. Es varbūt gribētu iezīmēt to vēl vienu izaicinājumu, ko mēs redzam, teiksim tā, lai noturētu jauniešus mūsu mēdīju telpā, mūsu informācijas telpā. Tātad tas, ko mēs visi saprotam, ko mēs redzam no tā, kā tiek patērēta informācija jauniešu auditorijai, tur lielu lomu spēlē sociālajie mēdīji, protams, internets un tam līdzīgi. Un tā būtībā ir laba platforma, ko mēdījiem izmantot, lai sasniegtu šo auditoriju, bet tur ir viena problēma. Problēma ir, no kā finansēt šo saturu, kas būtu saistošs jaunajai auditorijai un pieejams tajos formātos, ko šī auditorija labprāt izmanto. Tas ir tā ir tāda liels jautājums, ko risināt, jo, teiksim, kādreiz, kad es vēl biju pieskaitāms pie jauniešiem, tad bija žurnāli jauniešiem, bija tāda tur sīrups, tur bija spicā, tur bija meitenēm atsevišķi žurnāli. Tur tātad arī preses izdevēji veidoja saturu šai auditorijai. Tagad tas viss ir pazudis, jo tās tendences ir mainījušās. Un mēdīju uzņēmumiem vienkārši ir grūti monetizēt saturu, ja viņš būs pieejams pa brīvu internetu vidē. Tas ir tas lielais izaicinājums. Tas, ko mēs šajā kontekstā no valsts puses varam darīt, un kas droši vien nākotnē ir jāattīst, attīstot kopumā mediju atbalsta sistēmu, ir jāparedz atbalsta satura veidošanai jauniešu auditorijām. Respektīvi, ja mēs redzam, ka bizness pats šo nišu aizpildīt īsti nevar, tad tur ir jānāk ar valsts finansējumu un mums šīs auditorijas jāizsniedz, lai noturētu šos cilvēkus tajā informācijas telpā, respektīvi nacionālajā informācijas telpā, lai viņi būtu lietas kursā par to,
par tiem procesiem, kas valstī notiek. Nu, un otrs virziens, kas jau būtībā jau tiek diezgan stipri attīstīts no valsts puses, ir sabiedrisko mediju stiprināšana un sabiedrisko mediju, teiksim tā, uzdevumi. Sabiedriskajiem medijiem ir uzdevumi sasniegt arī jaunos cilvēkus. Tā kā tie ir, nu, tas varbūt no manas puses tāds, tas, ko mēs redzam kā izaicinājumus turpmākajam mūsu darbam. Man uzreiz tāds pirmais jautājums arī es atcerējos, ko Ilona teica sarunas sākumā, ka jauniešiem ir vajadzīga vieta pie lēmumu pieņemšanas galda. Jo, nu, brīžam šķiet arī, ka mēs runājam par jauniešiem, par tādu kā uzvaramu lauku. Ja? Man arī liekas, ir interesants jēdziens darbs ar jauniešiem. Un mēs viņus apmācīsim un mēs viņiem kaut ko iedosim. Cik lielā mērā mēs domājot par jauniešiem, iesaistam viņus pašus to lēmumu pieņemšanā, kas attiec uz viņiem. Kā jūs to arī no ministriju puses redzat? Nezinu, kuram tieši adresēts jautājums, bet pieņemšu, ka man. Protams, ka darbs ar jaunatni, tas ir tas hederīts, tas nosaukums, bet viņš ietver vairākus aspektus. Nu, principā, darbam ar jaunatni ir 4 uzdevumi, un viens ir iesaistīt jauniešus to lēmumu pieņemšanā, kas attiecas uz viņiem, un faktiski tas ir jāīsteno gan pašvaldību līmenī, gan valsts līmenī. To mums arī nosaka šobrīd jau jaunatnes likums. Jautājums un kurā brīdī, un tas, kas ir, manuprāt, sarežģīts jautājums, tad kurā brīdī tieši ir tas labākais brīdis, kad jauniešus iesaistīt, vai tas ir jau pie pašas primārās ideja izstrādes vai kādā fināla fāzē un tam līdzīgi, jo, nu, lai noturētu arī jauniešu interesi un motivāciju, tas, ko es vienkārši pat reizēm praksē novēroju, ka ja jauniešus iesaist pašā sākumā, kas ir labā prakse, tad viņi nevar sagaidīt, ka tad būs tas rezultāts, kurš tagad būs pēc iespējams krietni ilga laika un tā pacietība zūd. Bet tik un tā es domāju, ka pareizi ir ļaut, ne tikai ļaut, bet lūgt jauniešu viedokli aktīvi, viņu prasīt brīžos, kad mums ir jāveido dažādas politikas. Bet es teikšu, ka Latvijā šobrīd arī ir ļoti aktīva Latvijas jaunatnes padoma, un viņi arī ļoti aktīvi seko līdzi lielajiem politikas dokumentiem valstī, un tajos brīžos, kad tā jauniešu balss ir nepieciešama, viņi arī iesaista citas organizācijas, kuras strādā ar jauniešiem, lai šo jauniešu viedokli iegūtu. Bet tas noteikti atkal atduras pie jau Andra iezīmētā jautājuma, cik mums valstī ir spēcīgas šīs jaunatnes organizācijas, cik viņas ir spējīgas apvienoties savā viedoklī, cik viņas ir spēcīgas savu viedokli argumentēt, paust īstajā laikā un īstajā brīdī. Tā kā šis nevalstiskais sektors noteikti ir tas, kas pastāvīgi ir jāstiprina. Jā, dialogu jau, protams, veido divas puses. Nevar uzvilkt visu atbildību par to, ka jābūt vienmēr gataviem argumentēti aizstāvēt un īstajā brīdī uz jauniešiem, ja viņiem nav arī dotas tās iespējas, man liekas, būt pastāvīgi klāt un arī atbalsts kaut vai ieklausoties. Pat esmu bijusi arī sapulcēs, retajās sapulcēs, kurās tiešām jauniešiem ir dot iespēju runāt. Ne tikai jaunatnes politikas ietvarā, jo es ticu, ka izglītības ministrijā ar jaunatnes padomu ir laba sadarbība, bet tik līdz izkāpt no šī lauciņa ļoti reti, kur ir redzēti jaunieši. Un esmu bijusi sapulcēs, kur jaunietis izsakās un viņi tā, vajag sakot tā, tēvišķi apklusina. Jā, mēs jau zināsim tomēr labāk. Tāpēc, man liekas, tas ir arī lielā mērā par mūsu sabiedrības vispār gatavību runāt ar bērniem, ar jauniešiem, kā ar līdzvērtīgiem sarunas partneriem. Jo starptautiski mēs redzam, ka tieši jaunieši ir priekšplānā dažādiem pārmaiņu procesiem, un tepat nav vairs runa par to, vai mēs spējam viņiem dot atbalstu. Viņiem ir ko teikt, un viņi ir gatavi to sacīt. Varbūt svarīgi ir arī no
no šīs mēdīju politikas veidošanas viedokļa iedot platformu, kurā šīs pozīcijas paust ne tikai izglītības ministrijas organizētajās konsultācijās, bet arī nozaru politikā. Vai, Krista, tu sardzētu, ka ir šāds iespējas, kā tiešāk strādāt ar jauniešiem attiecībā uz jaunatnes mēdīju politikas veidošanu? Es domāju, ka noteikti ir iespējas. Līdz šim jāteic, ka mēs pēdējos gados esam būtībā nodarbojušies ar ugunsgrēka dzēšanu, kas ir bijis saistīts ar pandēmijas izraisītajām negatīvajām sakām Latvijas reklāmas tirgū, kas ir būtiski ietekmējis Latvijas mēdīju, teiksim tā, finansiālo stāvokli. Tur mēs esam veidojuši neskaitāmas programmas gadu no gada, jau šobrīd rīkojam, un tas ir paņēmis lielāko mūsu resursu daļu. Bet šogad mums lielais plāns ir veidot jaunas mēdīju politikas pamatnostādnes. Attiecīgi šī procesā noteikti tiks iesaistīts plašs organizāciju loks. Viens no rīcības virzieniem noteikti būs saistīts arī ar jauniešu tēmu, pavisam noteikti mēdīju pratības jautājumos un iespējams arī, kā jau es minēju, satura jautājumos. Līdz ar to es redzu, ka to sadarbību ar jauniešu organizācijām noteikti var attīstīt, un mēs skatīsimies, kā mums veiksies ar jaunā politikas dokumentu veidošanu šogad. Jā, paldies. Te jau tāda apņemšanās izskanēja. Man prieks par to. Es gribēju pārnest mikrofonu Andra rokās atpakaļ. Varbūt no tavas pieredzes strādājot arī privātā mēdījā, komercmēdījā, kā internetu platformā, vai šī pieredze tev rāda, kā būtu iespējams arī labāk iesaistīt, labāk sasniegt un daudzveidīgāku jauniešu gan auditoriju, gan viņus pašus iesaistīt šī satura veidošanā? Visam noteikti, jo tas arī tas, ko es minēju sākumā par to, ka jaunieši ir tie, kas jau ietekmē mēdījus, jo jebkurš mēdījis neizbēgami domā par to, kā mēs varam pielāgot, mainīt, fokusēt to mūsu darbu, lai mēs tiešām sasniegtu to jauniešu auditoriju. Tā kā šādas pārdomas un taktikas veidojās nemitīgi. Un te, man liekas, arī ir reaģējot arī uz pāris iepriekš izteiktajiem punktiem par šo jauniešu iesaisti kopumā, gan politikas, gan šajā nozaru politikā, gan varbūt tajā plašākajā sabiedrībā. Mums jāsaprot, ka te jau ir ne tikai problēma ar jauniešiem, te ir problēma ar plašāku. Te mums ir kopumā politikā ļoti grūti iesaistīt visu sabiedrību. Mums ir grūti saprast, kādu veidu tās struktūras veidot, lai cilvēki aktīvi piedalītos šādu veidu politikas rakstīšanā. Un jaunieši ir tikai savā ziņā tāda apakšnodaļa šajā visā procesā, kam varbūt ir kaut kāda specifika, bet tik un tā. Un man arī šķiet ir vērtīgi pieminēt, es saprotu, ka ir liels uzsvars uz šo mēdīju pratību, kā vienu no veidiem, kuros izpaužās šī mēdīju politika, šī diskurss par tādām viltus ziņām un kā viņas atpazīt. Bet man uzreiz kaut kā šķiet, ka tas ir tāds mazliet pasīvs, tāds process, kurā pastāv tas, ka mēs tagad skaidrojam jauniešiem, kas ir un kas nav pareiza informācija, lai arī bieži vien man šķiet, ka tieši pretēji jaunieši daudz labāk orientējās tajā, kas ir ticams un nav ticams un kāda veida mēdījus atspoguļo kādu tipu informāciju. Un šajā gadījumā tas Young Media Sharks ir tomēr tas piemērs, kad par šo jaunatnes mēdīju politiku domāju plašāk. Jaunieši paši ir tie, kas aktīvi veido informāciju un viņi pasniedz. Un šī ir tā iespēja šo procesu profesionalizēt, arī iefokusēt, tā lai jaunieši nesakot tīri tikai savai intuīcijai par to, kā un nekopē varbūt tīri tikai skatoties no tā, kas notiek apkārt, bet mums ir spēja šajā gadījumā sniegt jauniešiem šo platformu, lai viņi māk uzdot visus tos jautājumus, lai viņi māk saprast to, kādā veidā, kāda tipa informācija iegūt, kā to montēt, jo viņiem jau tagad šīs prasmes ir lielākā vai mazākā mērā. Bet šī jaunatnes mēdīju politika, manuprāt, ir drīzāk jāviet uz šādu aktīvu pozīciju, kur jaunieši nav tikai tās segments, kas veido saturu citiem jauniešiem, bet jaunieši ir tie, kas veido saturu pārējai sabiedrībai. Un šajā brīdī gan tāds privāts mēdījis, gan sabiedriskais mēdījis, protams, var tikai vienīgi iegūt. Bet te jau savukārt ir jautājums par šo ilgtermiņu, ko Ilona minēja sākumā.
te ir nepieciešams tad, noteikti ļoti skaidrs ilgtermiņa mērķus. Piemēram, arī teikt, cik tad jaunieši mēs vēlamies iesaistīt šādu veidu organizācijās, par cik mēs vēlamies samazināt jauniešu bezdarbu, par cik mēs vēlamies samazināt mobbingu skolā, un iespējams šie rezultatīvie rādītāji jau kaut kur ir nolikti, bet skaidrs, ka tajā brīdī ir blakus nepieciešams arī finansējums, kas ir ilgtermiņa finansējums, un te jau ir atkal cita problēma, kas Latvijā ir saistībā ar to, cik lielā mērā valsts saprot NVO sektoru. Un to, pēc kādiem principiem NVO darbojās, jo mēs zinām, ka tā ir problēma. Finansējums ir uz projektiem balstīts, un tie varbūt ir kaut kādi mēneši, un tie varbūt arī kaut kādi gadi, bet es zinu, ka, piemēram, arī Young Media Sharks, tagad neesmu ilgāk high komunicējis, bet ir nemitīgi problēma bija ar savu biroju un mājas atrašanu, kur tad viņi var stabilizēties un ilgāku laiku arī dzīvot un neuztraukties par to, pēc kur viņiem būs jādzīvo vēl pēc gada. Un te ir, manuprāt, tomēr jāmaina mazliet arī tā valstiskā pieeja un jāsāk veidot iniciatīvas, kur tāds NVO var justies pietiekami finansiāli droši par saviem tuvākajiem 5, 7 un pat 10 gadiem, lai šāda veida aktivitātes arī var izvērst, kas ļaut attiecīgi izveidot šo kaut kādu kapacitāti arī piedalīties nozares politikas veidošanā. Jo ir skaidrs, ka tas ir sarežģīts process, rakstīt atzinumu par pamatnostādnēm. Pēc tam, kad ir uzrakstīts atzinums, iet uz saskaņošanas sanāksmēm. Ir skaidrs, ka mēs arī nevaram to prasīt no jauniešiem. Es zinu, ka es 18, 19 gadu vecumā nevarētu jēgpilni pateikt, kas ir vislabākā politika tagad jauniešiem. Mēs varētu izteikt savu viedokli, bet iet uz saskaņošanas sanāksmēm būtu vairāk kā bailīgi. Tāpēc domāju, ka ir jābūt arī, ir tiešām nepieciešama šo pieaugušo kapacitāti, ja, kuru var stiprināt tikai un vienīgi ar skaidriem mērķiem un ilgtermiņa finansējumu. Paldies, Andri. Jā, es arī gribēju atgriezties pie Ilonas, jo man no kādām agrākām sarunām ar tevi, Ilona, prātā palikusi tāda doma, ka tev patīk strādāt ar jauniešiem, tāpēc, ka viņiem ir drosme eksperimentēt. Un jāsaka, tas ir, man liekas, ļoti vērtīgi, jo arī, domājot par mūsu to rīcību politikas ietveru, tādas telpas eksperimentiem reti kur un kad pastāv. Pēdējā laikā ir, protams, parādījušies jēdzieni tehnoloģiju un dažādu ekonomikas nozaru kontekstā par regulatīvām smilškastēm, kur jaunu uzņēmumiem un inovatoriem tiek dots iespējas radīt jaunus risinājumus bez tā esošā normatīvā sloga, bet no tavas pieredzes, cik liela ir tā brīvība eksperimentēt ar šo jauniešu mēdīju jomu, bet otrs ir, cik ir stabils pamats tam, lai būtu drosme eksperimentēt. Droši vien vajadzīga arī tāda noturība un stabilitāte un apziņa, ka tavu eksperimentu rezultāti pēc tam tie izcilie piemēri tiks uzturēti un ilgtermiņā atbalstīti. Es arī nevarēju nepamanīt konferences sākumā, ka tu minēji, ka šī, arī jūsu organizācijas, bet arī, teiksim, jauniešu un mēdīju aktivitātes pamatā ir atbalstījuši citu valstu vēstniecības, vai kur tu redzētu vietu uzlabojumiem, gan šai te drosmei eksperimentēt šajā jomā, gan arī tajā stabilitātes un paredzamības aspektā? Ilona. Jā, paldies par jautājumu. Tieši arī par šo tēmu domāju un uzklausīju vakardien arī neatkarīgos satura veidotājus. Protams, tas atbalsts ir. Eiropai ir miljoni granti un Latvijas arī institūcijas piedāvā, bet jāņem vērā tas, ka jaunieši ir radoši cilvēki. Viņiem vajag brīvību un jebkura birokrātija viņus var nogalināt, teiksim tā. Un saskaroties ar arī Latvijā pieejamiem grantiem un finansējumu, es teikšu, 80% aiziet tieši atskaišu rakstīšanai, atskaitēm par katru kustību, tev jāraksta 5 papīri, un bieži vien es domāju, ja galīgi nav iespēja, mēs piedalāmies šajā, piemēram, fondā, lai dabūtu finansējumu, bet kāpēc, piemēram, tādās, piemēram, vēstniecībās ir ļoti vienkārši pieteikums, viņi uzticās, viņi redz, ka pasākums notiek, un viņi ir priecīgi, bet, piemēram, bieži vien
Latvijas birokrātija ir milzīga vienkārši, un tas nogalina jebkādu veidu pat pieteikties, jo tev jāpaņem kaut kāds cilvēku resurss, 2 cilvēki, lai to visu administrētu. Un es bieži vien jautāju arī pašiem cilvēkiem, kas strādā tajās institūcijas, vai tiešām šis ir tā kā tik būtiski, un viņi saka, jā, tie ir tā kā noteikumi, bet vai mēs varam tos noteikumus tā kā padarīt draudzīgākiem cilvēkiem, un kāpēc, piemēram, viltus ziņas radīšanai nav vajadzīga nekāda resursa, bet, lai tu radītu patiesu kvalitatīvu informāciju, tev ir jāizpilda ļoti liela birokrātiska šķēršļi, un bieži vien, kamēr tu tos izpildi, tā informācija, kas bija aktuāla pirms pusgada, kad tu iesniedz to projektu, viņi vairs nav aktuāli. Tādas pārdomas. Jā, paldies. Tad vairāk brīvības radošumam būtu nepieciešams, lai arī ilgtermiņā to radošumu un iesaistu uzturētu. Es tā secinu no tevis teiktā. Šajā brīdī es arī gribētu ieiet mūsu sarunas finiša taisnē. Un, kā es sākumā minēju, tad doma bija, ka mēs tā kārtīgi apskatot, kas ir izaicinājumi, ko katrs no mums jau ir darījis šajā laukā, mēs varētu nonākt katrs pie kādiem pāris tādiem praktiskiem vai nu ierosinājumiem, vai arī jau pie ļoti konkrētas apņemšanās, ko katrs no mums apņems darīt, lai šo divus vārdus jaunieši un mēdīji savienotu daudz ciešāk un saglabājot tajā šo radošo brīvību, kas ir svarīga. Tad es gribēju lūgt Randu vispirms paust tavus 2 apņemšanās šajā jomā. Jā, paldies. Paldies, tiešām ļoti interesanti saruna. Man bija savādāk vērot, kā no mediju politikas tā aizgāja uz jaunatnes politiku lielā mērā, bet ļoti forši. Un tas, ko es pamanīju un pie kā es teiktu, ka mēs jau esam uzsākuši darbu, ir gan nevalstisko organizāciju atbalsta modeļa pārveidi. Mēs arī jau šobrīd esam tādā startā, bet gribam arī līdz pavasara beigām finalizēt un sniegt priekšlikums jaunas konsultīvai padomē, kāds tad būtu labāks veids, kā atbalstīt un stiprināt jaunatnes nevalstiskās organizācijas Latvijā, un tostarp arī mazināt birokrātiju šajos projektu konkursos. Tas varbūt aizņems ilgāku laiku, varbūt neīstenošies tieši birokrātijas mazināšanu uzreiz, bet domāju, soli pa solim mēs redzam ceļu, kā to varētu darīt. Tāpat mums, Andra, noteikti ir mērķis veicināt jauniešu iesaistīt tieši jaunatnes organizācijās, kas no jauniešu līdzdalības aspekta ir ļoti veiksmīgs modelis, jo ir tieši jaunieši arī tādā valdes līmenī, lēmumu pieņemšanas līmenī un caur palielinātu atbalstu kopumā, caur modeļu pārveidi un konkrētiem uzstādījumiem organizācijām soli pa solim, es domāju, ejam šajā virzienā. Un arī runājot tieši par mediju politiku, tad skatīsimies, kā mums veiksies ar šo šogad jauno iniciatīvu par jaunajiem projektu konkursam, kur jaunieši tā tad varēs arī gan veidot savu saturu, gan arī prast rīkoties ar saturu, un skatīsimies, kā laika gaitā iespējams to nepieciešams pielāgot vajadzībām un tam, kas šobrīd jauniešiem ir aktuāli. Paldies, Randa, un es arī saprotu, ka jūs ar Kristeru norunāsiet randiņu tuvākajā laikā, vai ne? Jā, Kristeru, sazvanāmies tad. Jā, Krister, došu vārdu tev arī, kādi būtu tevis tādi tuvākie 2 konkrētie darba apņemšanās, ko no kultūras ministrijas puses jūs varētu darīt, lai satuvinātu jauniešu un mēdīju politikas tās abas puses kopā vienā tā veselumā? Mēs varētu apņemties pavērtēt 2 aspektus mediju atbalsta fonda kontekstā. Viens ir attīstīt, iespējams, ka mums ir nepieciešams attīstīt atsevišķas programmas mediju atbalsta fondā, kas ir paredzēts jau strādājošiem mediju uzņēmumiem satura veidošanai, kas ir vairāk varbūt aktuāla jaunākajai auditorijai. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko mēs varētu apskatīt, ir tāpat mediju atbalsta fondā, vai ir iespējams izveidot programmas
kas būtu vērstas tieši ne tikai jau strādājošiem mediju uzņēmumiem satura veidošanai, bet dot arī iespēju vai jauniešu organizācijām vai kādā citā formātā nodrošināt to, ka paši jaunie cilvēki iesaistās satura veidošanā. Tās ir tādas divas lietas. Jā, paldies, ļoti vērtīgi. Tas, saprotu, uz šogad jau droši vien vairs nav iespējams. Tas uz šogad vairs droši vien, ka nebūs. Tas ir nākotnes jautājums, jā. Tad uz nākamo gadu ceram uz labiem rezultātiem. Jā, paldies, Krister un Andri. Tev došu arī tādu vispārīgāku rezumējumam. Dzirdot tās konkrētās apņemšanās, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgas arī no mūsu politikas veidotāja puses, kas ir varbūt vidējā termiņa divas lietas, kuros tu tieši kā sociālo-ekonomisko procesu gan pētnieks, gan viedokļu līderis kurus apņemies aktualizēt un meklēt risinājumus vidējā termiņā. Jā, paldies. Es domāju, ka bija tās pēdējās pāris dienas gatavojoties šīs dienas sarunai. Ir skaidrs, ka jaunieši interesantā kārtā tomēr kaut kā nav aktualizējusies laikam tādā sabiedrības līmenī kā sociāla grupa, kam ir savas problēmas un kur varbūt ir kaut kāda politika, kas veidojās, bet varbūt ne līdz galam izprot tās problēmas. Nezinu, cik daudz no jums skatījušies Eiforiju, jauno televīzijas seriālu. Es domāju, ka tajā seriālā var just to jaunatnes, to garu un to, kas notiek jauniešu dzīvē un kas pat cilvēkam kā man, kurš noteikti nav vecums 30 gadi, ir kaut kas tāds, kas ir jau savā ziņā atgādina mazliet cita veida pasauli. Šīs jauniešu pasaules aktualizēšana, viņš šķiet pietiekami vērtīgi un interesanti ne tikai visu to sociālo-ekonomisko rādītāju dēļ, kurus es nosaucu, bet droši vien kā vērtība pats par sevi. Man liekas, ka tas ir pirmais droši vien aspekts no tādiem no sociālo-ekonomisko pētījumu perspektīvas. Šo jauniešu sociālo-ekonomiskie rādītāji plašie viņi ir jāsavieno tomēr ar stāstu par to, kāda veida dzīve jauniešiem šobrīd Latvijā ir un ne tikai Rīgā, bet visos Latvijas reģionos. Tas, protams, sasaucās daudziem citiem atkal objektīviem izaicinājumiem, kāpēc to būtu grūti izdarīt, bet ir skaidrs, ka šāda veida nepieciešamība ir. Otrām kārtām, domājot arī jau par konkrētākām iniciatīvām, par to, kā, piemēram, aktualizēt jauniešu mēdīju vai jaunatnes mēdīju politiku un kā tomēr nodrošināt to, ka jauniešu veidotas saturs jau nonāk, ir skaidrs, ka arī jau šobrīd sabiedriskie mēdīji un privātie mēdīji pavisam var noteikti izmantot un sadarboties ar tādām organizācijām kā Young Media Sharks, kas, es zinu, veido brīnišķīgu kvalitatīvu saturu un droši vien ir ļoti spējīgs sniegt ieskatu tajā, pirmkārt, kā jaunieši domā, kā viņi patērē informāciju un kā viņi rada informāciju. Tā ka šeit ir ļoti daudz vēl līdz galam neaptvērtas sadarbības iespējas, kuras šķiet šobrīd ļoti loģiski arī izpētīt un saprast, kā viņas varētu realizēties dzīvē. Bet tas trešais un droši vien tāds plašākais punkts arī saistās ar šo te administratīvo slogu, ko pieminēja Ilona. Es atceros vienkārši pašam, kad es biju jauniešu organizācijā, mūsu galvenās problēmas vienmēr bija pirmkārt finansējuma pieejamība. Mums bija ļoti daudz plāni, ļoti daudz idejas. Vienmēr bija izjūta, ka finanses pietrūkst. Un ņemot vērā, ka tas ir brīvprātīgs darbs pārstāv no jauniešiem šajā visā, es domāju, ka šis ir jautājums, kuru mēs varam ļoti galīgi atrisināt. Finanses nav problēma. Problēma ir tikai vienīgi politiskā griba. Un tik tiešām šāds administratīvais sloks vienmēr bija otrā problēma. Mums bija ļoti nepatīkami rakstīt ļoti daudz garus izvērstus projektus, kur informācija, kas bija jāsniedz, bieži vien vienkārši bija jāuzbur no zila gaisa un likās pilnīgi ūdens liešana. Es joprojām domāju, ka daļa no administratīvā sloga joprojām ir tieši tāda, tā ka tur iespēja veidot optimizēt to visu procesu noteikti pastāv. Tā kā uz šīs notas arī droši vien, uz šāds droši vien būtu mans gala aicinājums. Ir tik tiešām uzticēties daudz vairāk jauniešiem un viņu organizācijām un viņu vēlmei un enerģijai, un pat ja viņi nerada momentālu pienesumu ekonomiskajai izaugsmai un citiem lieliem skaistiem rādītājiem, viņu darbība pati par sevi ir kaut kas vērtīgs, un mums kā sabiedrībai un kā valstī tas ir jāapzinās.
Man liekas, ļoti vērtīgs šis atgādinājums par to, cik svarīgi ir uzticēšanās mums vienam otram, gan uzticēšanās jauniešiem, gan arī viņu uzticēšanās mums. Un otra vērtība droši vien ir šis dialogs, kas ir vienā acu augstumā. Sarunas sākumā Ilona iezīmē to, ka mums ir pieaugušajiem ir jābūt tādiem kā paraugiem jauniešiem ar to, kā mēs spējam pieņemt dažādus viedokļus, meklēt patiesību un meklēt risinājumus, kas ir reāli šodienai un derīgi rītdienai, tad var jau būt, ka patiesībā mums ir jāmācās vienam no otru, jo redzot to, kā jaunieši spēj paņemt skatuves centrālo lomu tajos šodienas lielos izaicinājumu jautājumos un runāt skaidru valodu. Man liekas, ka tieši šajā viedokļu līderības, brīvības un pārmaiņu dzinuļa ziņā mums ir vairāk ko mācīties no jauniešiem nekā viņiem no mums. Tāpēc tikai cerēsim uz to, ka turpmākā darbošanās jauniešu mēdīju lomā balstīsies uz šiem diviem lieliem principiem - uzticēšanās un dialogs, vienlīdzīgu pušu dialogs. Paldies jums, mani eksperti, par ļoti vērtīgo pienesumu, arī par gatavību jau rīt sazvanīties vienam ar otru un meklēt tos praktiskos risinājumus, lai pāriet no vārdiem uz arvien spēcīgākiem darbiem, kas dod reālu piederības sajūtu arī jauniešiem, jaunajiem mēdīju satura veidotājiem. Paldies! Jā, paldies Elīnai un diskusijas dalībniekiem par šo atvērto un arī ar praktisku ievirzi jau tā kā virzīto diskusiju. Un mums ir arī pāris jautājumi no auditorijas pienākuši, un Ilona un Kristers vēl ir šeit, tāpēc tad izmantosim iespēju arī pajautāsim. Tie ir tad viens tāds jautājums, kur ir daļa jauniešu, kas to visu darīs arī bez visādiem šitādiem atbalstiem, ministrijām un lielajām mēdīju organizācijām, vai tur ir nepieciešams kaut kāds vēl ekstra, tāds tā kā grūdienis, ekstra ēpasts, tiem, kas tiešām veiksmīgi jau kaut ko dara, lai, padarīt to vēl veiksmīgāk, lai, kaut kādā veidā to institucionalizēt, vai vienkārši viņi jāatstāja savā vaļā, tie, kas paši tiek ar to lietu galā, tad tie, lai dzīvojās. Tas ir jautājums, cik liels droši vien apmērs mēs gribam sasniegt. Tas, kad vienmēr ir kaut kādi cilvēki, kas aktīvi darbojās un organizē pasākumus, attīst uzņēmumus un tam līdzīgi, tādi jau vienmēr ir. Jautājums, vai mums ar to šajā jomā pietiek. Un, ja mēs runājam par mēdīju saturu, tad man liekas, ka tur man izskatās, ka tas grūdienis no valsts puses ir nepieciešams. Es gribēju papildināt, ka ļoti vērtīgi būtu arī sadarbība ar neatkarīgiem satura veidotājiem, kas spēj uzrunāt lielu daļu jauniešus. Tieši komunikācijas veidošanā, kā mēs kaut kādas vērtīgas lietas varam nodot, ziņas kaut kādas arī informācijas izplatīšanas jomā. Lai tas nav tikai varbūt saturs, kurš ķerās pēc klikšķiem, bet tas varētu būt arī kaut kāda kopīga patiesības meklējuma, kas notiek Latvijā, vai kāds būtu ierosinājumi kaut kādām jaunām lietām, kas padarītu mūsu sabiedrību labāku. Un tad mums ir vēl viens jautājums no auditorijas par to balansu starp jauniešu satura veidošanu tradicionālajos mēdījos, un es pieņemu, ka šeit varētu būt runa vairāk par sabiedriskajiem mēdījiem, radio un televīziju, kuriem, protams, ir pietiekami liela līdzekļi, lai sasniegtu un mēģinātu sasniegt jauniešu auditoriju, bet tur droši vien arī darbojas. Jautājums par to, cik lielam ir jābūt šim te balansam starp tā mēdija politikas virzīšanu uz to tradicionālo mēdiju, vai arī, ļaujot pašiem jauniešiem izvēlēties, kā viņi grib darboties. Varbūt viņi grib projektu TikTokā, un varbūt ir jāļauj viņiem, arī tā tīri valstiski darboties. Tur nav obligāti viss jāieliek tajos lielajos formātos, lielajās mēdiju organizācijās. Jā, par šo mēs arī vakardien diskutējām starptautiskajā panelī.
Protams, šobrīd, ja mēs runājam rītdien, parīt, ir ļoti nozīmīgi būt tajās platformās, kas ir jauniešiem pieejams, uzrunājošs, arī tajā pašā TikTokā, Instagramā, bet jāapzinās, ka tādējādi mēs arī barojam lielos konglomerātus, un mums vajadzētu pieņemt lēmumus arī sabiedriskām televīzijām un medijiem, attīstīt savas platformas internetā. Tieši arī bija Somijas piemērs, ka viņi 10 gadus atpakaļ saprata, ka viņi nevēlas investēt tik daudz tieši tajās YouTube'os un Instagramos, ka viņi investēs savus līdzekļus sava sabiedriskā mēdīja nelineārā veidošanā. Un pēc 10 gadiem viņiem ir YLE Arena, kas ir pārspēja Netflix skatījums no tālāk. Un es domāju, tādas platformas arī cilvēkiem, viņi zinās, ka tur ir kvalitatīvs vietējais saturs, viņi maksās tādus kaut vai 5-10 eiro, tāpat kā mēs maksājam par Netflix, viņi maksās mēdījiem, kas nodrošina tādu drošu informācijas telpu un izaugsmu vietējai sabiedrībai. Šeit tikko visu diezgan precīzi pateicu, un tas jau arī ir tas, ko es minēju pašā sākumā, ka mēs jau saturu jau var veidot priekš tām platformām, kurās jaunāki autori šobrīd vairāk uzturās, bet kāda nauda tas tiks darīts, ņemot vērā, ka tās monetizācijas iespējas tur ir ierobežotas tādā ziņā. Ja tas saturs tiek piegādāts caur platformām, kuras ir pieejamas bez maksas. Jā, bet droši vien arī tas, ko arī Ilona minēja, tas nākotnes, tas vektors varētu būt, jā, kad tas mediju platformas veido savu. Tas, protams, ja nepiepildās šie digitālie nodokļi, no kuriem potenciāli varētu no šiem lieliem milžiem naudu dabūt atpakaļ un atkal cirkulēt iekšā tajā mediju industrijā šeit pat uz vietas. Es saku lielu paldies, jūs vēl palikāt atbildot uz mūsu skatītāju jautājumiem. Ilona Bičevska, Vantes dibinātāja un Kristers Priešakovs, Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs. Mums neliels pārtraukums, and then we will come back in English once again, and therefore I will introduce quickly what's coming up at 1 o'clock. So we will have actually some media organizations telling about their experience while working and while targeting a younger audience. We have people from Delphi, we have from Latvieši.com, and then we have also from Latvian National Television 16+, and so we will hear from the media organization perspective how this happens. So please stay with us, and lots more to come. And if you would like to see what's already been done and said, please visit youngmediasharks.eu webpage for the full schedule and the Young Media Sharks YouTube channel for the all recorded talks, presentations and discussions.